dzīve ir aizsākusies arī Pēterburgā 1872. gadā, bet ar viņu ir tā, ka viņš ir bijis fantastisks teātra cilvēks, jā. Viņš ir atbalstījis un bijis arī teātra mecenāts, bet atkal pēc faktiski revolūcijas viņš ir emigrējis no Krievijas un tālāk viņš nav pārtraucis šo savu darbību. Emigrācijas no Krievijas vairāk nodarbojies ar baleta lietām. Nu, un par to, protams, nav jauna. Un droši vien ir tā doma, ka, nu, jāatbrauks pie šī te cilvēka un noliks tās šķībiņas, nu, varbūt, ka tie pirueti griezīsies labāk, jā. No mugurstāp nāk un skaļi bļaustīties. Un ir īpaši stāsts arī ar akām šeit Venecijā. Ūdens apkārt ir daudz, jā, bet ar to dzeram. Kā teātri var spēlēt, tad ir kaut kāds scenārijs, tā kā luga, un otrs ir... Ejam uz zāli.
Tā, un uzreiz uzkost. Neatgādīt maz mūsu pašam trestu. Vai jūs jau dabūjāt? Jā, tas stiprs jāpēc. Tas nedzir var uzkost. Jā, lapsim. Drīkst atgāt. Un dzerot tas pirks. Ļoti patīkams. Ļoti patīkams. Patīkams. Svēti vārdi, īpaši augstā laikā. Gan es tev uzfilmēšu. Tu arī. Es jau dabūju, tālāk tas nav dabūjuši. Tā kā līdz manīm nonāks. Tūlīt. To naudu es eju. Jau nāk. Nē, šī tādā laikā. Bēbes, šaura iela, brendējums, kas var būt labāks? Jā. Zaceni. Venēcija, augsts laiks, kas vēl skaistāks var būt šīs pasaules. Tu sen to esi pelnījis. Neizdar visu. Ko tad uz jūsu un mūsu veselību? Lai tev rīti balss. Avanti popolo. Pasildīties. Visiem tika? Visiem bija. Nu, bet tieši tā. Bet tu negribi otru rīmu taisīt? Tu esi jau tā cenšu. Pakluso. Tā bija nekad nestāvējuši no Venecijā. Kad jau nav bijis tik augsti. Vai paliku siltāk? Ziniet, ka nepakaim pie viena sildu. Labākais itāļus. Nē, es domāju kaut kādu, tādu. Nē, nekad tā nenotiks. Venecijā viss atrast. Neesam visi, mēs esam... Vai jūs? Jā, obligāti pateikšu. Bet es viņu šodien viņa atskaņošu, varbūt jums viņš nepatīk, varbūt, ka man viņš pasūta. Vineta, nē? Nē, labi. Mēs 10:08 es jūs gaidu. Jā. Būs vēl redzama. Nepatīk, ka bija garām beigās. Sasildīties. Bet mēs tik Mammītei arī asins spiedienu uzlabošanai. Labi. Žānis tev ir pierakstījis, kurš paspēja, kurš nepaspēja.